Dievu! Franci, apsveic tev ar uzvaru! Ko tev nozīmē vai nenozīmē šī uzvara? Neko baigi daudz nenozīmē, es vienkārši izdarīju, ko man vajadzēja izdarīt. Un vai nu šis konflikts būtu uz ielas vai šeit beidzies, labāk, protams, ka šeit sportiskā veidā, jo tas, ko viņš pa manīm internetā teica, tas bija pieņemam. Mums to vajadzēja atrisināt, vai nu šādi, bet man liekas, šis bija labāks. Uz cik procentiem cīnījies šodien? Es teiktu 70, jo man ir septembrī traumu rokai, plecam man atkrita 2 cīņas, un es nevarēju pilnvērtīgi gatavoties. Es biju bišķi uztraucies par to, bet tas adrenalīns, kas man vienmēr ir palīdzēja, un es neko nejūtu cīņas laikā, gan jau rītdien jutīšu, bet tagad paņems pauzīt, un tas būs kārtībā. Kas ir tava nākamā cīņa, vai jau zināms aptuveni un ar ko? Grūti pateikt, man tagad būs kaut kāds mēnesis jāizlaiž treniņi ar labo roku, dēļ tās traumas. Un tad iespējams nākamais šovs būs Fight Night Liepāja, kur jau pagājuši gadu piedalījos, ja nemaldos, tas ir aprīļa vidus kaut kur. Bet pretinieks vēl nav zināms. Jā, finālā 2 satriecoši jautājumi. Vai šo cīņu var salīdzināt Joshua pret Jake Paul? Jā, Latvijas līmenī. Okay. Un pēdējais jautājums šeit nāca ārā blondīna skaista, un viņa teica, džīnsi uzvar visu, kāpēc tev džīns ir tik īpaši? Ja godīgi man patīk trenēties un sportot džinsos, profesionālajā boksā to nevar darīt, bet šeit to drīkst darīt, kāpēc gan ne? Tā ir tava firmas zīme? Jā. Veiksmi turpmākajā karjerā! Paldies!